Šobrīd ir pulkstenis 11 no rīta, un pie šī vēlēšana iecirkņa Atēnu nomalē jau sāk veidoties drūzma. Kā redzams, lai ieiet iekšā nedaudz, bet jāpagrostās. Cilvēki sāk mosties un dodas noskaidrot savas valsts tālāko likteni. Šis iecirknis ierīkots vietējā skolā, un kā redzams, priekšā jau veidojas rinda. Iecirkņa darbinieki pirms tam stāstīja, ka no rīta šeit nebija neviena cilvēka. Vecākās paudzes ļaudis bija baznīcās, jaunieši vēl gulēja. Tomēr tagad grieķi ir pamūdušies un gatavi izdarīt savu izvēli. Gaisotne pie iecirkņa ir salīdzinoši mierīga. Te manām lielākoties pensionāri, daudz atnākuši balsot tuvnieku pavadībā. Vēlētāji tic, ka balsojot pret, tomēr kaut kādā neizskaidrojamā veidā nērto situāciju izdosies nogludināt. It was a no. Why? Because I think that the situation is very dire for us and it has to change after 5 or 6 years of crisis. What will be solution for this problem, what do you think? The solution is to show the European people that we care for something different, that we need our help, but things have to stop here. I think it's not the right time to do a vote. It's not the right time which Tsipras asked the people. And what do you think? What will be tomorrow, next week? Will there be any protests, clashes? It's difficult, but I think we're about to do something all together. Lai gan šodien Grieķijā politiskā aģitācija ir aizliegta, pie iecirkņa pulcēs komunisti. Viņi netraucēti dala skrejlapus un aicina balsotājus boikotēt referendumu. So we call the people to rise up, to vote the double no, which are association, and for the next week to go on protests. Our proposal to the worker unions is for a strike the day that a new memorandum is going to be voted in the parliament. Pie šī iecirkņa mums tā arī neizdevās sastapt nevienu grieķu, kurš teiktu, ka atbalsta piekāpšanos starptautiskiem aizdevējiem. Iespējams, tas tādēļ, ka atrodamies Atēnu nomalē. Šeit dzīvo galvenokārt vienkāršā tautas strādnieki. Un tie visi ir noskaņoti pret Eiropas uzspiestajām normām. Savukārt lielpilsētā, kur ir inteliģences pārstāvi, turīgi cilvēki, tur situācija ir krietni atšķirīgāka. Tur koncentrējas tie ļaudis, kas ir gatavi piekāpties. Kāds būs gala rezultāts, zināsim jau tuvāko stundu laikā. Jānis Zvērs, Ivo Vesis, TV3 ziņas no Atēnām.